Festivāla laikā vārtus vērsim vaļā 19:30, un cilvēkiem būs iespēja apskatīt mūsu nepilns 12 hektārus lielo parku. Parkam apkārt vijās asfalta celiņš, pa kuru viegli pārvietoties visiem apmeklētājiem, kā arī māmiņām ar ratiņiem. Festivāls sāksies 30. maijā ar noskaņu ceturtdienu. Tāpat uz dīķi, kur spēlēs 3 no Latvijas, manuprāt, labākajiem ģitāristiem. Aivars Hermanis, Kaspars Zemīts un Mārtis Auziņš. Mūsu audzētava ir vienaudzis ar mūsu grupu Pērkons, un tāpēc arī mums bija sen tāda iecerē, ka vajadzētu uzaicināt mūsu audzētavā tieši grupu Pērkons. Un, kad es izdzirdēju, ka viņi tiešām brauks, tad es biju ļoti sajosmināti. Sestdien bērnu aizsardzības dienā, manuprāt, lielisks pasākums būs tieši bērniem veltīts, kas būs lieliski iespēja nosvinēt skolas beigas, vasaras sākumu un vispār labi pavadīt laiku kopā ar ģimeni. Un mēs tikai priecāsimies redzēt Tuts Laps, Ričiju Ruvu. Starp rododendriem un stakām būs iespējams satikt arī pasaku nama tēlus. Šogad festivāla apmeklētājiem būs iespēja arī redzēt mūsu jaunumu dārzā, Japānas dārzu. Ir dažas lietas, kas ir jāņem vērā nākot pie mums. Tas pirmais ir atstājiet mājās savus 4-kājainos draugus. Diemžēl ar suņiem pie mums nevar nākt, jo mums ir pašiem savs sunītis. Jāģērbjas atbilstoši tam, ka jūs būsiet meža apstākļos. Ja gribās tur papikniknot kādu sadziņu, paņemt līdzi noteikti kaut kādas plūšamos par tērcēm vai odiem. Es ieteiktu noteikti apmeklēt šo pasākumu, jo tas ir unikāls pasākums ar to, ka viņš notiek šādā vietā starp rododendru krūmiem. Tieši šī dīķa rododendru ziedēšanas festivāla laikā būs peldoša skatuve, un cilvēki varēs pulcēties apkārt dīķim, atrast sev patīkamāko vietu un klausīties koncertus.